Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Dalībnieki startā devās 5 dažādās distancēs. Paši mazākie susuri mēroja kilometru gara distanci, vāverēm 6 km, zaķiem 12, stirbukiem 22, bet pašiem spēcīgākajiem lūšiem spēku nācās pārbaudīt 40 km distanci. Pirmā reize ļoti pozitīvas emocijas. Viegli nav. Šis karstumiņš tāds, visu laiku gribās padzerties, bet tas neesmu beigies profesionāls. Sava prieka pēc. Jā! Malači! Tāda pats smaļas patīk vēl sejā, un to es saprotu. Noteikti ainavai. Tas ir ļoti svarīgi, kad ir kur piesiet acis un varbūt arī aizdomāties, jo tas ir viens no tiem rādītājiem, kā skrējienu padarīt patīkamu un interesantu. Es kādu minūti apmēram nepamanīju zīmītes un aizskrēju pa citu taciņu, bet konkrēti man panāca, paskrēju kopā un pēc kādu brītiņu atkal atrāvos un tad līdz beigām jau viens pats gandrīz skrēja. Tas ir, manuprāt, ļoti pozitīvi un ļoti liels prieks, ka tāds tiek rīkots Kuldīgā un vēl lielāks prieks, ka man viņās izdevās uzvarēt. Latvijas vēsturē viskarstākajā 25. jūnijā ainaviskā taku skriešanas seriāla Stirnbuks 2016 sezonas 3. posmā, kas notika Ventas ielajā un Riežupes dabas parkā, uz starta izgāja vairāk nekā 1700 dalībnieku no 13 valstīm. Nākamie posmi norisināsies Tallas Palgurainē, Āžu kalnā, Mākoņkalnā un Beverīnas pilskalnā. Baiba Podniece, Ivo Perševics, Skrundas televīzija.